Šodien raidījumā stāstīsim, kam un kāpēc turpmāk lidojot no Dublinas būs jāveic stingrāka kontrole Rīgā. Atbildēsim uz jautājumu, Latvijā var vai nevar izmācīties par liela aviolainera kapteini, bet noslēgumā dosimies uz Liepāju, kur darbu sākus Latvijā pirmā pilotu akrobātu skola. Uz savas ādas arī izjutīsim, kādas ir emocijas lidojot akrobātiskajā lidmašīnā kājām gaisā un veicot dažādas figūras debesīs. Ir klāts jauna darba nedēļa, tātad klāt ir arī jaunais lidojuma plāns. Šajā reizē sāksim ar aktualitātēm. Īpaši vērts ieklausīties ir tiem cilvēkiem, kas no Dublinas lidostas caur Rīgu plāno doties kādā tālākā ceļojumā. Pat šonedēļ Eiropas komisija ir paziņojusi par to, ka Dublinas lidosta neatbilst Eiropas komisijas drošības standartu prasībām, un līdz ar to, atlidojot no Dublinas, transfera pasažieriem tiek piemērotas drošības kontroles gan tātad pasažieriem, gan viņu rokas bagāžai un reģistrētai bagāžai. Šī jaunā kārtība neatiecas uz tiem pasažieriem, kuru galamērķis ir lidosta Rīga. Tātad, ja pasažieris ir izvēlējies Rīgu kā galamērķi, tad viņam šīs papildus drošības kontroles netiek piemērotas. Tad šīs kontroles tiek piemērotas pasažieriem, ja viņi caur Rīgu tālāk dodas uz kaut kurieni citurieni. Papildus kontrole droši vien arī nozīmē lidostā pavadīt vairāk laika. Protams, pasažieriem tas ir jāņem vērā, ka visticamāk tad papildus laiks ir jāierēķina lidostā Rīga, jo drošības kontroles prasa savu, tad šīs arī fiziskās drošības kontroles, kur pasažieris tiek pārbaudīts, gan arī, protams, viņa bagāža. Līdz ar to noteikti jārēķinās ir ar kaut kādu neilgu papildus laiku lidostā. Tā kā mēs atvainojamies tiem pasažieriem, kuriem tiek sagādātas kādas neērtības šajā sakarā, bet, diemžēl, mums ir jāpilda Eiropas komisijas uzstādītie noteikumi. Tā ka der ielāgot, ja lidojat no Dublinas uz mājām Rīgā, nekādas papildus drošības kontrolas nebūs, bet, ja lidojot no Īrijas Rīgā tikai piestāsiet, lai turpinātu tālāku ceļu, rēķinieties ar kontrolēm. Tātad, pērkot biļeti, atcerieties, ka Rīgā būs nepieciešams pavadīt nedaudz vairāk laika nekā iepriekš. Bet, pienāca laiks atbildēt uz jautājumu, kas noteikti interesē nevienu sēnu. Kā tur ir? Latvijā var vai nevar izmācīties par komercpilotu, kas var vadīt lielu aviolaineri? Jā, Latvijā ir. Mums ir viena pilota skola, kas to var nodrošināt. Ļoti veiksmīgi strādā jau vairākus gadus. Jā, es esmu iegūst Latvijā licenciju, es esmu šobrīd komercpilots, jeb žargonā sakot ATPL Frozen. Tā kā varu sēdēt labajā pusē, nopietnajās lidmašīnās, vai turbopropos, vai reaktīvajās. Un plusā es arī Latvijā, kā tāds patriots, arī izgāju MCC kursu, jeb Multicrew Corporation, Air Baltica. Piedod, bet kas tas MCC par zvēru? Tas ir sadarbības starp diviem pilotiem lidmašīnā, respektīvi viens lido, otrs tā kā monitorē. Un tad mainamies lomām un spēlējām visādas spēlītes gaisā, lidoja ar 737 Boeingu Air Baltica simulātoru. Ļoti labi instruktori, lietuviešu puiši, bija ļoti patika. Jāteic gan, kamēr tapa raidījums, uzradās vēl viena pilotu skola, kas šobrīd ir tiesīga Latvijā izmācīt pilotus, kuri debesīs drīkstēs pacelties nevien paši savam priekam, bet arī pārvadāt pasažierus. Taču ilglaicīgākais spēlētājs tomēr ir pilotu skola Eriva, kas pēdējos gados sekmīgi ir nodarbojusies arī ar komercpilotu apmācību un var lepoties, ka tās audzēkņi šodien strādā lielās aviosabiedrībās un pārvadā pasažierus. Tostarp šīs skolas audzēkņi ir atrodami arī Latvijas Nacionālajā aviosabiedrībā. Komercpilota kurs kā tāds, tā kā jūs to varētu saprast, sastāv no daudziem citiem kursiem, mazākiem, gan praktiskiem, gan teorijas. Un tad, kad visi tie ir izieti, tad cilvēks var saņemt komercpilota apliecību un tad kvalificējas tipa apmācībai un faktiski var meklēt darbu aviokompānijās. Paskaidrosim tiem, kas tāpat kā mēs nav piloti. Aviācijā nav gluži tā kā uz ceļiem, kur pietiek nokārtot, piemēram, CE kategorijas tiesības, lai šoferis drīkstētu vadīt gan Volvo, gan Scania, gan citas fūras. Aviācijā pilotam jānokārto konkrēts eksāmens, konkrētas markas un modeļa lidaparāta vadīšanai. Ja zini, ka pasažierus vedīs, piemēram, ar Fokker 50 tipa lidmašīnām, tad šādas lidmašīnas vadīšanai eksāmens arī ir jānokārto.
un pat būdams pieredzējis pilots ar 1000 stundu ilgu nolidojumu, tu nebūsi tiesīgs vadīt Boeingu, kamēr nebūs izgājis apmācību tieši Boeinga pilotēšanai. Turklāt, ja pēc Boeinga vēlēsies atkal atgriezties pie Fokera, atkal būs jākārto eksāmens. Bet atgriežamies pie komercpilota licences iegūšanas kārtības. Vai mācības pilotu skolā ir salīdzināmas ar mācībām citu nozaru skolās, vai saņemot tiesības vadīt lidmašīnu, cilvēks paralēli apgūst arī vispārējo izglītību, piemēram, kā tas ir arotskolā vai augstskolā? Citās valstīs par retam ir tīpaši tās, kas ir no valsts budžeta finansētas. Tur ir šis modelis, kad kopā ar profesiju iegūst arī diplomu. Tās mācību iestādes ir akreditētas arī attiecīgajās izglītības un zinātnes ministrijās valstīs. Mums ar inženieru izglītība ir līdzīga, bet pilotu jomā tur neko liek nemāca tikai profesiju. Rodas gan jautājums, ja pilotu skola pēc būtības sagatavo reālu darbinieku reālam darbam, vai tomēr nebūtu liederīgi pilota profesiju arī pieskaitīt pie valsts atbalstāmajām? Ir bijuši mēģinājumi, runājām ar ministriju, arī faktiski piesaistot CAA, aviācijas aģentūru, palīgos varbūt, lai viņi kā valsts iestāde izskaidro mūsu specifiku, bet pagaidām tas ir bez panākumiem. Gribas ticēt, ka pienāks diena, kad pilota apmācība tomēr kļūs par vismaz daļēji valsts atbalstītu programmu. Kamēr tas nav noticis, katram, kurš vēlas kļūt par profesionālu pilotu un ar lidaparātu pilotēšanu pelnīt naudu, jāpaļaujas tikai pašam uz sevi. Bet tagad precīzi par soļiem, kas jāveic, lai kursants varētu pretendēt uz darbu lielā aviosabiedrībā. Lai kļūtu par aviolīniju transporta pilotu licences turētāju, vispirms ir jāsaņem privāta pilota apliecība. Tas ir kā priekšnosacījums, lai varētu tālāk mācīties. Viens starpsolis. Otrs starpsolis ir komercpilota apliecība. Viņš ir izzūdošs vai nav tik pieprasīts, jo komercpilota šis apliecības turētājs drīkst pilotēt vai komerciālu lidojumus veikt ar vienpilotu gaisa kuģiem. Kas ir šīs mazie lidaparāti, kas ir certificēti vienpilotu lidošanai. Biznesa klases lidaparāti, helikopteri attiecīgās klases. Ne tik daudz. Ko cilvēki tad uzreiz mēģina darīt, ir to teorētisko apmācību iziet aviolīniju transporta pilotu līmenī, kā jūs teicāt, lai varētu lidot komerces aviosabiedrībās, tādās kā Air Baltica. Ar attiecīgu nolidojumu, kas viņiem tad dod tiesības būt par otrajiem pilotiem, kamēr tiek nolidotas 1500 stundas. Tad viņi var aiziet vai kļūt par kapteiņiem. Te arī īstā vieta iepazīties ar Ģirtu un Jāni, kuri iespējams sēžot pilota krēslā ir vadījuši tās Air Baltica lidmašīnas, kurās jūs esat devušies savos izklaides vai darba braucienos. Viņi ir dzīves pierādījums tam, ka latvieši Latvijā principā var izmācīties par lielas aviosabiedrības pilotiem. Mēs esam saņēmuši Ģirta Latvijas civilās aviācijas aģentūras izsniegts licences. Mēs esam licencēti Latvijas piloti. Un, tātad atbildīgi par licences izsniegšanu, un par to ir Latvijas valsts. Latvijas civilās aviācijas aģentūra. Jāpiebilst gan, ka Ģirts un Jānis par pilotiem mācījās laikā, kad Latvijā apmācības sistēma līdz galam nebija sakārtota. Tādēļ savas zināšanas viņi šeit ir iegūši tikai daļēji. Taču neatkarīgi no tā, kurā valstī apmācības tiek veiktas, ir viena lieta, ar ko jārēķinās katram, kurš sapņo kļūt par lielas aviosabiedrības pilotu. Ir ļoti liels individuālais darbs, un tas nav tā, ka skola atnāks un jūs vietā kaut ko iemācīs un pastāstīs. Skola ir domāta tā, lai varētu apspriest kaut kāds neskaidrs jautājums, ko nesaprot cilvēks pats mācoties, un pasniedzējs vienkārši izskaidro neskaidros jautājumus. Pārējais viss ir jāiemācās pašam, un tieši tāpatās arī tālāk komercaviācijā strādājot. Mēs mājās mācāmies, mums ir biezas grāmatas, kas mums viss ir no galvas jāzina. Mēs sežam mājās, mācāmies to visu, un pēc tam mēs nākam uz klasi, apspriežam neskaidros jautājumus, un mums ir eksāmeni, kur pārbauda mūsu zināšanas. Tātad tiem, kuri sapņo par pilota licenci un formas tērpu, der paturēt prātā. Mācīšanās un eksāmeni ir pilota ikdiena arī pēc tam, kad visas licences ir kabatā un ikdiena tiek pavadīta pie liela aviolainera stūres.
Ar Ģirtu un Jāni tiksimies arī nākamajā raidījumā, kad viņi vairāk pastāstīs, kāds tad īsti ir tas pilota darbs, taču atgriezīsimies pie pamatiem. Šķiet pienācis laiks arī sāpīgākajam jautājumam, cik tad īsti maksā tā izmācīšanās līdz komercpilota licencei, ar ko jārēķinās tiem vecākiem, kuru dēli vai meitas tieši šajā momentā cieši paziņo: gribu kļūt par pilotu. Vecāki droši vien nebūs ļoti priecīgi, bet tas, diemžēl, šobrīd notiek tikai par maksu. Faktiski arī citur Eiropā un pasaulē galvenokārt, citas iespējas ir ļoti maz. Galvenokārt ir pašam jāmaksā vai no iekrājumiem vai no aizņēmuma. Un tā summa varētu būt ap 35 000 lati. Cipars pat tiešām gandrīz vai biedējošs. Taču jāatzīst, arī šai rupmaizei pēc dārgās garozas nograušanas ir arī salds mīkstumiņš. Tad, kad apaļos ciparos 5 gadi ir pagājušie, tad jau, es domāju, dzīve jau rādās pavisam citās krāsās, jo aizdevums jau ir atdots vai arī palicis ļoti maz, ir cita alga, cita lidmašīna, cita pieredze, kas tiek diezgan augsti novērtēta. Paskaidrosim. Augsti novērtēts nozīmē katru mēnesi algas dienā konts papildinās ar ciparu, kas rakstāms vismaz ar 3 nullēm, bet pirmais cipars nav viennieks. Turklāt, izmācoties par pilotu, cilvēks var būt diezgan drošs, ka bezdarbnieku rindās nebūs jāsēž. Darbi aviācijai ir ļoti daudz. Parasti cilvēkiem pirmais, kas nāk prātā, tas ir Air Baltica, bet tas absolūti tā nav. Ir ļoti daudz iespējas. Ir arī Latvijā citas aviokompānijas, var arī ārzemēs meklēt darbu. Un bez pasažieru un kravu pārvadījumiem ir arī speciālie darbi. Piemēram, Latvijā te ir 2 lidmašīnas, kas nodarbojas ar aerofoto uzņemšanu. Tur arī vajadzīgi piloti. Ir helikopteri arī, tagad varbūt ir atsevišķa tēma. Tā kā aviācija ir diezgan daudzveidīga. Nākamajās minūtēs pārcelsimies uz Liepāju. Tur durvis vērusi Latvijā pirmā, šobrīd arī vienīgā pilotu skola, kas apmācīs akrobātiskos pilotus. Savukārt mums bija iespēja uzzināt, kā ir lidot kājām gaisā un debesīs taisīt dažādas figūras. Teikšu, kā bija bailīgi. Visi māca lidot. Latvijā ir pietiekoši daudz kvalificētu un labu skolu, kur var iemācīties lidot. Tad, ja mēs taisam tikai skolu, tad tas nav nekas jauns. Jauns, teiksim, šai skolā ir tas, ka mēs esam kurzemē vienīgie, un jauns ir tas, ka mēs arī spējam iemācīt un pasniegt akrobātiku. Tā kā tas bija tas mērķis, jo neviena zināšana šajā pasaulē nav vērtas, ja tu viņas nespēji nodot tālāk. Pašlaik kā skolai kapacitāte ir viena lidmašīna, viena akrobātiskā lidmašīna, mums ir viena Cessna instruktori, gan teorētiski instruktori, gan lidošanas instruktori. Bet tālāk pārceļamies uz lidlauku, kur notiek praktiskie lidojumi. Taču arī te, pirms kāpšanas lidmašīnā, pirmkārt tiek pārunāts pilnīgi viss, kas tiks darīts debesīs. Katra figūra, ko mēs tur augšā darām, principā mēs izdomājam visu zemes tehniku, jau atstrādā uz zemes tehniku, kā tiek izdomāt, tad ar instruktoru augšā uz priekšu ir programma. Tad figūras arī, apmācība programma tika veidota no vienkāršā uz sarežģīto, plus tad arī vēl visas nestandarta situācijas, kas var rasties gaisā, lai cilvēki varētu tikt galā ar to lidmašīnu. Un tad solīt pa solītim uz priekšu. Tas nozīmē, ka Liepājā ir iespēja izmācīties par pilotu, kas spēj piedalīties aerobātikas sacensībās. Un kas zina, varbūt dienās arī kļūt par sīvu konkurentu visiem tiem asiem, kas savu varēšanu jau ir demonstrējuši arī Rīgā. Taču fakts ir arī tas, ka šāda lidošana ir smags darbs, kas no pilotiem prasa milzīgu atdevi. Turklāt tas nav darbs cilvēkiem ar švaku veselību, jo demonstrējot virāžas, cilpas un kādas tik vēl ne figūras, pilots visu lidojumu laiku izjūt pamatīgas pārslodzes. Ja mēs lidojam normāli, šeit mums ir zeme, šeit ir lidmašīna. Ja mēs taisam to cilpu, tad centribēdas spēks ir vērsts uz šo pusi. Tad viss, teiksim, asins, kas tev ir no galvas, pāriet uz tavām kājām, un tu jūti to pārslodzi. Tad pārslodzi šeit ir +4, tad attiecīgi +4 mēs izjūtam, un tajā brīdī, teiksim, mums ir jāstrādā, lai dabūtu asins atpakaļ galvā. Tad tā ir pozitīvā pārslodze. Tagad, ja mēs apgriežam lidmašīnu otrādi un lidojam ar galvu uz leju, tagad mēs izdomājam taisīt to pašu manevru, bet no šīs pozīcijas. Tad tā šajā brīdī ir negatīva. Tieši tas pats centribēdas spēks ir vērsts no lidmašīnas rādījus, kur viņš lido.
Tad šajā brīdī viss asins mums ir galvā. Pieņemsim, tu sver 60 kg, ja tad pie pārslodzes plus 5, ja, tu svērsi 5 reizes lielāk. Tavs svars būs 5 reizes lielāks. Tieši tā arī ir. Vienīgais svars palielinās ne tikai tev, kā ķermenim, bet arī visam tam, kas tev ir iekšā, respektīvi asinīm. Un līdz ar to sirdī daudz grūtāk tik smagas asins pumpēt galvā. Un tāpēc pie pozitīvas pārslodzes mēs raksturējam viņu tā, ka asinis no galvas satiek kājās. Vienkāršiem vārdiem sakot, ja tad galva paliek bez asinīm, viņa netiek apasiņot. Un pilotam jāpieliek ļoti liels pūles, lai saglabātu to stāvokli, ka galva joprojām tiek apasiņot. Un līdz ar to, parasti, teiksim, pie ilgstošām lielām pārslodzēm, ja, cilvēkam parādās tāds saucamais blackout, kad sašaurinās redzes tunelis un viss apkārt paliek pelēks un pat tā smuki izslēdzās ārā. Patiesībā tā sajūta ir ļoti patīkama. Viņi ir bīstami, kad viņi ar tevi notiek lidmašīnā, jā, bet ir tāda viegla eiforija, jā, un vienkārši tā smuki aizmiedz. Jā. Tas nav nekas traks. Vienkārši asins atplūst pie kājām un saucamā pozitīvā pārslodze. Ja mēs runājam par negatīvo pārslodzi, tas ir otra, kas ir daudz nepatīkamāk. Un tur no kājām visas asins saplūst tev galvā, tāpēc, ka tu atrodies lidojumā otrādi un veicot to pašu manevru ar galvu uz leju, jā, tad visas asins loģiski tev sajiet galvā. Un realitātē tas spiediens uz galvu ir ļoti liels, jā, tad pastiprināts. Un tur jau var rasties nopietnas problēmas. Ja. Tur var gan vestibulārais aparāts tikt traumēts, gan pārsprāgt asinsvadu galvā vai vēl kaut kas. Ja. Tad šīs pārslodzes veids jau prasa ļoti nopietnu fizisko sagatavotību. Gins gan atzīst, viņam kā profesionālam aerobātikas pilotam ir grūti izskaidrot, kādas tad īsti sajūtas ir, lidojot kājām gaisā un taisot debesīs dažādas figūras. Viss notiekošais, lai cik neparasts arī tas būtu, tomēr ir ļoti pierasts. Tādēļ viņš aicina mums pašiem piedalīties vienā šādā lidojumā. Mēs piekrītam. Pirms tam gan manot satraukumu Gins piebilst. Es varu tā pilnīgi ar lepnumu pateikt, ka nekad nevienam cilvēkam lidojot ar mani nav palicis slikti lidmašīnā vai kaut kā tam līdzi. Cerot, ka arī mums slikti nepaliks, dodamies uz lidlauku. Vispirms gan Gins pārbauda lidmašīnu un veic aerobātisko lidojumu, lai pārliecinātos, ka viss patiešām ir kārtībā. Savukārt man, skatoties virāžas, nāves cilpas, mucas un kādas tik vēlme figūras, vēderā lēnām viss sāk griezties. Taču zinu, pat jau atkāpties vairs nedrīkst. Gins ir beidzis pārbaudas lidojumu, bet man viss tikai sākas. Pirmkārt ir instruktāža, kurā tiek paskaidrots, kā mums savā starpā sazināties, kas man ir jādara, ja jūtu, kā ap dušu tomēr nav labi. Ja tu jūti, pēc katras figūras, jā, mēs, lielu tempu nedosim virsū, jā, bet līdz, ko tu man parādi kulakus, bez īkšķiem, bez nekā, jā, kulakus. Nozīmē to, ka mēs pārtraucam, un es reiz nostājos lidoju taisni, un tad mēs vienkārši skatāmies, kā tev paliek. Ja tu galīgi negribi vairāk, ja, tad mēs ejam zemē. Ja tu pēc tam vēl tomēr, tā kā atāpojies vai noviesies, kā vari turpināt, ja, tad mēs vēl kaut to uztācīsim. Ja. Bet ir tā, ka ja gadījumā, pat tev nav jāgaida, es tev prasu, ja gadījumā tu jūti, ka viss, ka tas pārtraucam, tu līdās pat kulaks, uzreiz nomet. Kurs, ja, kas ir, teiksim, tur cilpa, tur kaut kādu tur imeli man uztaisīsim kaut kādu grīstu, uztaisīsim grīstē, ja. Mēs apgriezīsimies otrādi, ja, un kaut ko bišķiņu pataisīsim uz negatīvu aktivitāti, ja, teiksim, drusku, ja, nedaudz, ja. Bet man ir bail, ka es ar rokām kaut kur neieķerties. Es tev visu parādīšu, kur tev ieķerties, ja, teiksim, ja gadījumā, ja tu ar rokām kaut kur ieķerties, tev es jutīšu. Nākamais solis – jāvelk izpletnis, kuru gan cerams pielietot nevajadzēs. Tā. Tas ir izpletnis, ja? Jā. Principā tā, ka ar izpletnekšanu nevajadzētu nodarboties. Es ceru. Ir tā, ka ir tāda lieta. Ja gadījumā ir sūdi, tad tu sapratīsi, tad, ja vērsties vaļā, tev būs jāatspauc divas sprādzes, mums ir jāatceries skatīt. Un vienkārši ārēt ar savu lidmašīnu. Tad mēs izraukas ar savu lidmašīnu. Viņam tur galā ir prosīt, tā lai tu vari pilnībā izraukt ņēmu, pilnībā iznest ņēmu. Mēs cenšamies lidot vairāk nekā likt. Jā, tieši tā. Tāpēc, teiksim,
mums tomēr ir citi plāni. Tā, degvielas nepildīšu, mēs nebūsim ilgi augšā. Kaut kā mēs tur tā varēsim, es tā domāju. Tā, ok. Tomēr vismaz ar rociņu. Tā, labi. Pāri. Tas nekas. Tā, forši. Un tagad sēdies, laidies iekšā, jā? Tur uz... Jā, pareizi, tu kājas liec. Ir ok. Un laidies lejā. Un sēd tā ērti, apsēdies uz to izskatu. Tā, ir ok? Tā. 1. 4. Tā, ok. Tā, tad mēs tevi savilksim. Jau sēžot lidmašīnā, Gins vēl pēdējo reizi paskaidro, kuru pogu spiest, ja vēlos ar viņu runāt, un brīdina. Troksnis būs pamatīgs. Mani savukārt troksnis biedē vismazāk, taču nezināmais, kas sagaida, rada pamatīgu satraukumu. Dzinējs ieslēdzas, pēdējo reizi atskan Ginta jautājums, vai viss ir kārtībā, vai tiešām gribu lidot, pēc kā tad viss arī sākas. Aprakstīt to, kas notiek lidmašīnā lidojuma laikā, ir vairāk nekā sarežģīti. Ir sajūsma, kas mīs ar satraukumu, bet prātā visu laiku ir jautājums, kas sekos tālāk. Šie tieši neziņa par tālāko ir pats trakākais, jo, lai arī Gins visu lidojumu laiku man jautā, vai jūtos labi, stāsta, ko viņš darīs tālāk, jāatzīst. Karājoties kājām gaisā, tāpat netop skaidrs, ko nozīmē vienas vai otras figūras nosaukums. Un brīdī, kad lidmašīna augšā griezās uz vienu vai otru pusi, strauji nāca lejā vai gluži pretēji cēlās augšā, vienīgais, ko patiešām sapratu, ir tas, ka īsti nesaprotu neko. Kā pilots šādos apstākļos spēja visu saprast un vadīt lidmašīnu, nezinu. Bet vēl par pašas sajūtām jāatzīst. Nelabums man patiešām nevienu momentu nebija, bet brīdis, kad gājām uz nolaišanos, radīja atvieglojumu. Tiesa vēl brīdi vēlāk radās doma, ka varējām jau tomēr vēl nedaudz palidot. Reāli labi sajūta. Cik man bija smaga roka, ārprāts. Es vienā momentā, kad mēs tur kaut ko gāzelējāmies, es mēģināju ausi, man ausi tur krita, es mēģināju to ausi pielikt. Kā ausi krita? Es nevarēju roku pacelt. Man roka bija pārāk smaga, man bija šausmīgi grūti pacelt roku. Nu jā, ļoti mēs tev nemocījām. Nu jā, te viņi lidoja drīz būs 6 un -2 pāri. Zeme! Forši, tik forši. Bet tagad tev apgāja šitā te, ka tu saproti, esi piešņorēts pie tā beņķa, bet tāpatās tur biškucīt tas dibens atraujās. Un tad tu tā nesaproti, kas notiekās un ka vēl sākās šitie te. Es saku, es nesaprotu, kā var pastūrēt to aparātu. Man šis bija pirmais šāda veida lidojums un emociju bija daudz, bet interesanti, cik ilgs laiks nepieciešams, lai cilvēks izmācītos par aerobātikas pilotu? Individuāli. Lai varētu daudz lidot sacensībās, ja tās kaut kādas 35-40 stundas jānolido, lai varētu sākt lidot, lai tev parādītos kaut kāda rezultāta. Teorētiski 40 stundas ir viena kārtīga darba nedēļa. Tas nozīmē, ka cītīgi lidojot un trenējoties no 8 rītā līdz 5 vakarā nedēļas laikā var apgūt visu nepieciešamo. Viņš neizturēs. Tu pats paprovēji, cik jūti, cik tas ir smags darbs. Ja? Un tad, kad tu iekšā sēdi, tās 15 minūtes, 20 minūtes, 25 minūtes un tālāk jau zūd jēga trenēties. Tad jānolaižās uz zemes, kārtīgi jāatpūšās. Un dienā jau vairāk par 4 principā augstēsīt ir ļoti grūti, jo arī nav jēgas, jo tas nogurums jau pārklājās un tad tu vienkārši esi spiests jau tā kā domāt jau par atpūtu. Bet noslēgumā jautājums, kas mani urda, ja tas ir tik smags darbs, priekš kam sev mocīt? Īstenībā ir baigi forši stāvot lidošanas pēc patiesībā. Kad nav nekāda pārvietošanās no punkta A uz punktu B. Un tā es gribētu laikam tomēr novēlēt katram varbūt paprovēt reizi dzīvē, varbūt, kad arī aizķirās. Tomēr iekāpt iekšā tajā lidmašīnā, jo sajūtas lidojot ar kājām gaisā, kad tu brīvi, grozies un kūliņā jau reālā 3-dimensiju telpā, jo mēs jau praktiski dzīvojam paknē, pārvietojamies paknē, mūsu mašīnas pārvietojamies paknē. Pat ar lidmašīnu mēs normāli lidojam no punkta A uz punktu B, cik mēs paceļamies un nosēžamies. Jā. Bet šeit ir tā, kad ja tu reāli sajūti to trešo dimensiju, kas ir augstums, jā,
ka tu tev strādā tajā ātrumā. Tas ir, es novēlu katram dzīvē to pabraukāt. Neticami, bet pusstunda ir pagājusi un savu lidojumu plānu esam izpildījuši. Tiksimies jau pēc nedēļas, kad viesosimies pie 2 puišiem, kas katrs ir nokārtojis turpat 100 eksāmenus un nu var saukties par Air Baltica pilotu. Viņi mums pastāstīs, kāds bija ceļš līdz pilota apliecībai un kā ir strādāt pašā līdzsabiedrībā. Bet tas pēc nedēļas. Atā!